Sveicināti, dārgie skatītāji! Mums podkāsta Maucam 6. epizode ir klāt. Un, kā jau ierasts, ar jums kopā mēs Artūrs Virbulis, tāpat Toms Timoško. Un šoreiz mums viesos ir Kristaps Blušs. Es domāju, tiem, kas nedaudz ir dzirdējuši kaut ko par autosportu, ļoti labi zināms cilvēks. Es minētu, ka Kristap, tu esi HGK viens no radītājiem un vadītājs, autosportists, viens no Latvijas drifta pamatlicējiem un noteikti ir viens no panākumiem bagātākajiem drifteriem, kas mums Latvijā ir. Precīzi palielam? Jā, ja ņem to laiku, ko es esmu pavadījis, tad droši vien tur tie panākumi sakrājušies pret tiem, kas varbūt pāris gadus ir braukuši. Tā kā laiks ir tavs. Vienā vārdā, jā, laikam es varētu teikt dinozaurs. Dinozaurs. Jo man liekas, kāds 2 vai 3 paudzes driftā nomainījušās. Tā kā, un es joprojām startēju un ar panākumiem liekas, ka... Tā kā viss notiek, kā mēs sakam, vecums ir tikai skaitlis, vai ne? Protams, to jau, es domāju, pasaules autosportā var paskatīties, kad Alonso, Ogier un Dakar notiek arī. Dakar tagad, ir Sainz mauc, Loips mauc, ārpēc. Visi viņi 50 plus, tā kā tur vispār nav kādas robežas. Tā kā autosportā var ilgi un dikti braukt, un to mums ir piemēra pasaulē, un tāpat arī Latvijā. Jā. Vorobjovs Jānis. Arī 50 plus. Vai viņš vispār taisās kādreiz izkāpt no mašīnas ārā? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka starp citajā rallī mums ar tūlītās būs priekšā. Un tur arī Vorobjovs, man liekas, brauks, tā kā viss kā pienākās. Protams. Es domāju, ka viņam pa Vorobjovu runājot, mums bija diskusija ar Raimondu Kisielu par to, vai viņš vispār varētu kādreiz saskaitīt, cik viņam stūrmaņi bijuši viņa karjerā. Man liekas, ka uz 2 nepietiek. Stūrmaņi daudz. Es kaut kad mēģināju saskaitīt startus un bija 100. Tā kā daudzos simtos. Tā kā viena no leģendām, protams, mūsu Latvijas autosportā. Iepriekšējā epizodē mēs aizmirsām uzjautāt viesim, kāda bija viņa pirmā automašīna, tāpēc mēs varētu tev, Kristap, pajautāt. Tavs pirmais auto. Tāds, ko tu brauc jau tā legāli pa ielu. Pirmā automašīna bija Audi Coupé. Es šito nezināju. Tā gan bija brālis viņu nopirka, bet cik mēs mācījāmies universitātē, tad mēs arī pilnvērtīgi ar viņu kopā arī braucām. Man gan liekas, ka es vairāk viņu pārvietojos, bet tas bija Audi Coupé. Kantainā? Jā, vecais 81. gada, laikam ar 2-litrīgo 5-cilindru motoru. Jā. Un priekšpiedziņa gan, bet viņš bija diezgan tāds žiperīgs, jo viņš bija no Vācijas atvests tajā laikā, un man liekas, viņam Bilštēna amortizatori bija virsū, tā kā kāds tur kaut ko bija darījis, tas bija labs aparāts. Nekad nav bijusi nostalģija nopirkt atkal tādu? Ir bijusi vienmēr, tikai gribās ar tiem spārņiem uzpūstākiem. Tur ir cits budžets bišķi. Jā, tad, kad mēs bijām jauni un izzinājāmies, tad viņas maksāja tur pāris tūkstoši, varbūt līdz 10, un tagad tas jau ir diezgan iespējīgi. Bet pirmā automašīna, ko es sev nopirku, tas bija E30 325. E30 325, jā, klasika, jā. Tu esi otrais viesis, kam šī bijusi pirmā mašīna. Jānim Vankam arī E30 ir bijusi pirmā mašīna. Kaut kādas tendences. Kaut kādas tendences autosportisti, un E30. Tā sanāk, jā. Labi, par BMWiem un taviem BMWiem vēl parunāsim, un Audi arī potenciāli arī parunāsim vēl. Bet jāiesāk mums ir, protams, ar autoindustrijas jaunumiem. Un šoreiz pat gribētu teikt, ka tie tiešām ir jaunumi, salīdzinoši svaigi, jo mēs parunāsim par BMW jauno dizainu, tā saukto Neue klase dizainu. 25. gada beigās tika jau prezentēts pirmais BMW iX3, otrais jau paudze, BMW iX3, bet pirmais, kuram ir šis jaunais dizains, pilnīgi jaunais dizains, un kurš, teiksim tā, kuram ir atsauces uz 60. gadiem, 60. gadu vidus beigām, 70. sākuma, kad radās, kas principā atdzīvināja BMW to zīmolu, vai radīja, viņa bija tā sauktā Neue klase, 5. sērijas priekštecis. Mums vienmēr liekas, ka Neue klase bija tas 2002 turbo, tas mazais 3. sērijas priekštecis, bet patiesībā tā bija tā 5. sērija. Un nerunāsim šobrīd vēl tur par tehnoloģisku un tam līdzīgi šajā mašīnā, bet dizainiski ir ļoti dažādi viedokļi lasīti un redzēti. Ir cilvēki, kam ļoti nepatīk, ir cilvēki, kam ļoti patīk.
bet neitrāli nav. Nu, kā jums ir? Man personīgi patīk šī tendence uz tām mazajām nāsīm un vispārējo. Tu, Kristap, redzējis šo auto? Nē, tā ir pirmizrāde. Pirmizrāde tev, jā? Tā ir absolūtā pirmizrāde. Es tā mazāk sekoju tām jaunajām mašīnām līdzi, jo man liekas, ka es nekad dzīvē neesmu nopircis savu ikdienas auto jaunu. Mēs esam Amerikā nopirkuši džipus jaunus un jaunus busus komandai un tādas lietas, bet nekad automašīnu. Pirmais man ļoti patīk. Man viņš uzreiz atgādināja, kas bija 70. gadu vidus sākums, E9, ja es nemaldos, tā kupeja un tās šaurās nāsas, un man ir 7. sērijas BMW Haizivs un arī tā mazā restīte priekšā šaurā. Tā kā, viņi, kā jau tu minēji, tas tieši atsaucās. Es noteikti teikšu, ka ir stipri labāk nekā tas lielais grils. Tas, kas mums aiz muguras, jā? Tas, kas man priekšā, tas aiz muguras, tās lielās restes un ka viņas vēl tumsā izgaismojās, tā ka vispār tā kā kaut kāds vampīrs tev pakaļ dzenās. Jā. Tom? Zini kā, labi, ka šis ir podcasts un labi, ka katrs var teikt, ko viņš domā. Jo es esmu tajā flangā, kas vēl galīgi nav drošs. Iepriekšējā paudze, kā jau Kristis minēja, tur ir tiešām daži tādi, kurus es vispār nesaprotu. Tas XM un X2 un X un 7. sērija. Jā. Es vienkārši tos dizainus nesaprotu. Labi, ka tas jau tagad ir tā kā aiz muguras un tagad nāk šis. Es gribētu šo auto redzēt dzīvē, jo viņš noteikti tas parasti ir pierādījies. Jā, kad dzīvē auto izstās labāk kā bildēs, īpaši tev nepatīk. Var gadīties arī otrā, ka tev bildēs patīk un ieraugt dzīvē un nav īstas. Bet es arī apstījos salonus, tā īsti līdz galam nesapratu to stūri un to displeju tādu dīvainās formas. Un, tur ir jāredz, kā tas iztīsies dzīvē, bet katrā ziņā man liekas, ka, ja Renault ir ļoti labi izdevies atgriezt retro dizainus Volkswagen arī. Par šo tev vēl šaubas nedaudz, es noteikti vēl šaubos, jā. Viens varbūt tas, ka tas ir atkal crossovers, tas, protams, arī bišķiņ tās formas un visu pamaina, bet te ir bildīte, tas ir vēl renders, tas vēl nav oficiāli, bet kā varētu izskatīties 3. sērija vai M3 potenciāli, kas iznāks šogad. Kaut kad drīz viņam jānāk ārā. Šogad beigās jānāk ārā, bet prezentācijā jābūt ātrāk. Un arī, es teiktu, tas pūns bišķiņ citādāks, viņam tās nāsas te pat nav tā savienots pa vidu, bet tāds, garans, bet es teiktu, ka šis varbūt pat jau ir izstās arī veiksmīgāk. Es gatavs pirkt? Pirmais, kas man nāk prātā, to, kad šogad nāks jaunie modeļi ārā, tas nozīmē, ka iepriekšējie kritīs cenās. Tas ir tas, ko es domāju, beidzot varēs kaut kas nokritīsies, varbūt kaut kas labs izleks ārā. Bet noteikti, man nekas slikts nav. Kā jūs minēju, man ir no visiem BMW tiešām, kas man nepatīk, ir E60 sērija. Okay. Un, ja es nemaldos, laikam tajā pašā laikā bija arī 7. sērijas. Modeļi, tas ir ļoti nesaprasts auto joprojām. Tie ir divi, kas ir pilnīgi izgāšanās. Un tad tas, laikam, otrais no beigām ir tās lielās nāsas šausmīgās, kuras, ja man būtu tāds automobils, laikam būtu pats pirmais, ko es nokrāsot, lai viņas saplūst ar to mašīnas tonu kopā, lai viņas vienkārši pazūd un neizceļās. Bet tās visas jaunās mašīnas, viņas jau viss ir futuristiskas. Mums liekas, ka mums nepatīk tajā brīdī, ka kaut kas jauns iznāk. Bet paiet kaut kāds laiks, un nezinu, tur telefoni vai leduskapi vai televizori kaut kas pamainās, un tu kaut kā ar to apaudz, un tu jau bišķi savādāk sāc skatīties uz to mašīnu, kad tu pierodi, un tad jau viņi vairāk, varbūt arī nemaz nav tik traka, tā kā. Bet E60, E65 tev nekad līdz pierašanai tā nevar pierast. Nē, jo mēs bijām tagad, kad mēs uzbūvējām to F3 sērijas, to 4-vietīgo drift mašīnu. Komentāros viens no faniem uzrakstīja, uzbūvējiet E60. Es viņam aizrakstīju, tas bija komentārs, kurus nevarēja neatbildēt. Es jau prastīju, kas tas sajūtas prātā, es vēl kaut ko neglītāku.
Es redzu jau, ka mums TikTokā un vēl kaut kur komentāri būs, ka nē, E60 ir supermašīna. Viņi Latvijā ļoti populāri. Viņi ļoti daudz uzskata, ka viņi ir supermašīna. Vienīgais, kas ir E60, tas ir M sērijas. Ir V10 dzinējs. Tas ir, ko es pat kaut kad salīdzinoši nesen kaut kur medīju un skatījos, kad es gribēju tādu iegādāties. Bez mērķa, ko ar viņu darīt, bet lai vienkārši tāds ir, līdzīgi kā mēs nopirkām NASCAR motoru un viņš tagad smuki plauktiņā stāv un bez idejām, bez pielietojumiem, ko viņi darīt. Bet ir tā, tad tas jau ir labs starts, lai kaut ko tādu ekskluzīvu varētu radīt. Jā. Es piekritīšu, jā, V10 dzinējs. Mēs iepriekšējās epizodēs esam daudz runājuši jau par šo dzinēju, cik viņš ir leģendārs. Bet šis bija M3, ko tu rādīji? Tas bija potenciāls renderis, jā, M3. Jo es redzēju M3 un 5 sēriju vairs nevar atšķirt. Es redzēju M5. Viņš ļoti līdzīgs izties. Šis man patīk. Jā, jaunais M5 ir... Ne, tas tikai renderis arī bija. Renders, okay. Jo jaunais M5 ir relatīvi jauns vēl. Bet labi, par to mašīnu es negribu runāt, tāpēc, ka viņi sver tā kā 2 ziloņi un tas nav bet braucot tāpat labi. Protams. Jo vecums ir tikai skaitlis un svars ir tikai skaitlis. Liels tikai skaitlis, liels. Jā. Okay. Turpināsim. Jā, pa BMW dizainu tātad dalīts domas. Mums ir Kristap patīk, to man vēl jāpierod, bet es domāju, ka būs. Un, tā ir tā jaunā BMW R, kurā viņi grib doties ar šo dizainu, parādīt arī tehnoloģijas. Tas X3 ir galvas tiesa pārāks nekā viņš bija pirms tam BMW elektriskie. Redzēsim, kad atnāks līdz mums, mēģināsim dabūt izbraukt, pastīties. Bet ir labākā iepriekš, ir labākā iepriekš, tas jau ir solis uz priekšu. Tālāk par nākamā autoindustrijas jaunumu tēmu mums ir, ko es gribēju parunāt, jau īsumā vairākas raidījumus, bet beidzot sanāk par Toyota GR divīziju. Un tas pat šoreiz ir bišķi sasaucās kopā ar Kristapu, jo Kristap, jums ir bijusi GR mašīna, Supra, ko jūs... Es nezinu, gandrīz jaunu nopirkāt un uzbūvējāt driftam. Un tu pat dabūji viņu palaust pa mežu, cik es atceros. Jā, tajā laikā vēl bija viena no mūsu kaimiņu zemes pilotām, kur viņš bija dabūjis no dīlera. Un pirms izjaukšanas mēs ar viņu ar vasaras riepām pa tādu diezgan ekstremālos apstākļos, pa sniegu, pa mežu plosījāmies. Ļoti labi. Pirmā sāk... Visi mēs zinām, kad pirmā GR sērija Toyotai, principā tas bija Z4 BMW, vilks ait sādā un izcils dzinējs. Man šobrīd arī ir vienā ielas mašīnā B58 dzinējs un ar mazām čipiņu un elektronikas viltībām. Tur var 450 zirgspēks dabūt ārā un tā dinamika ir tieši un, man liekas, nesliktāk kā dīzelim. Ļoti labs dzinējs. Tas ir pirmais, kas man metās, ka es domāju par Supru. Supras atzimšanu kā tādu. Jā. Nē, tas B58 jau viņš ir relatīvi jauns dzinējs, bet viņš jau ir iegūst kulta status. Internetā viņi daudz uzskata, tas ir labākais dzinējs pasaulē šobrīd. Potenciāli tā arī ir jaunais 2JZ, tā viņi mēdz dēvēt un tam līdzīgi. Bet jā, Toyota, es teiktu, kaut kādā brīdī bija bišķi pazaudējusies, un tad pēdējo 10-15 gadu laikā viņi radījuši ļoti daudz labus modeļus. Sākot tas pats kontekstā arī ar driftu GT86 šasiju, kuru varbūt uz ielas nenovērtēja cilvēki, jo visiem apkārt automobīļiem bija turbodzinēji, jaudīgāk, viņi gāja labāk, bet no vadāmības viedokļa es atceros, kad es izbraucu 12. gadā, kad bija tikko iznākusi. Fantastisks automobīls, tiešām fantastisks automobīls. Ja viņi būtu ielikuši turbodzinēju, iespējams, ka viņi būtu pārdevusies daudz labāk. No otras puses, viņai būtu uzreiz lielāks cipars. Koks ar 2 galiem. Tālāk tapa GR Supra, GR Yaris, kas arī jau ieguva kulta auto status un rindā stāvēja cilvēki gadu, 2 gaidīja, lai dabūtu to GR Yaris. Daudziem pazīstamiem riņķī viņi ir. Amerikā GR Corolla ir, jo Amerikā nevar tik maza mašīna kā Yaris tirgot, ir GR Corolla. Bet pats jaunākais un labākais manā uzturē, ko viņi ir radījuši, ir, protams, tikko nesen pirms pāris nedēļām parādījās internetā Toyota GR GT. Wow! Ziņā, skaidrs, ka no Toyotas tu vismazāk to gaidi. Lai no kura zīmola, bet no Toyota šāda automobīlas taču negaidīja. Viņam gan, es sapratu, cena būs
arī diezgan grandios kaut kas starp 200 un 300, ja es pareizi uztvēru. Kaut kas uz to pusi noteikti, jā. Super, ka tas nav elektrisks. Jā, šāda autopircējiem tomēr to drāmu vajag. Viņiem vajag, lai tas dzinējs skan, un tur nekāda neīstā skaņa to nevar aizstāt. Tā ir laba ziņa. Viņš ir V8 twin turbo, 650 zirga, 850 newtoni. 8 pakāpju automāts. Un, principā varētu teikt, ka tas tāds Lexus LFA pēctecis, apmēram. Un, tu biji redzējis, Kristap, šo? Nē, tas ir īsta vai tas ir makats, sērija veida auto? Konkrēti no šī rakursa līdz aizmugurējai arkai viss izskatās lieliski. Es nezinu, kāda tur ir tā vadāmība, pārredzamība ir, cik tas kapots izskatās garš, bet man šeit izskatās, ka pakaļējais ritens tajā arkā kaut kur pazūd, kaut kas tur nav ritīgi šajā rakursā. Un no aizmuguras? Te jau tā kā Lemāni jau bišķīt, jau LMA klasi, kur tā arka nāk uz leju. Bet dzinējs man ļoti pazīstams. Pēc parametriem, tas ir 4-litrīgais twin turbo ar 650 zirga spēkiem un turiem newtonmetriem. Vienā no manām automašīnām ir S8 Plus, kur ir identisks dzinējs. 4 litri vai 8 twin turbo, tur gan ir ap 620 zirga spēkiem. Tā kā uzskatīsim, ka tas ir viens un tas pats. Tas dzinējs ir, es teiktu, ka tas ir autobūs pīķis tāds? Elektrisks. Viņš ir elektrisks. Jā, viņam ir, man sievai ir e-trons un tā aiztur un tā dinamika ir gandrīz 1:1. Un tas ārprāts, tas ir ātra mašīna, ļoti ātra mašīna, ja viņa 30 sekundēs var sasniegt 300 km/h, tad tas dzinējs ir ļoti labs un viņš tiešām labi brauc. Un galvenais, ka tas auto ir radīts pirms burtiski 10 gadiem pa lielam, vai ne? Apmēram. Jā, absolūti, jā. Un šeit tāda paša parametri. Es gan nezinu, tur ir pilnpiedziņa vai pakaļpiedziņa? Man liekas, ka aizmugurē piedziņa, bet kaut kāds elektro viņam ir priekš. Es līdz galam neatceros. Aizmugurē, man liekas, viņam bija aizmugurē. Pārsvarā aizmugurē, bet kaut kāds mild hybrids tur ir vēl. Baigais aparāts, jā. Droši vien sajūtas ir iespējīgas. Katrā ziņā tas ir tas Toyota Halo modelis, ar ko viņi parāda, uz ko viņi ir spējīgi. Viņš radīts principā ir pa lielam tāpēc, lai viņi varētu braukt sacensībās, jo ir uztaisīts arī jau GT3 versija, arī jau ir prezentēta. Un tad ir tā minimālā partija sērija, kas jābūt ielai sērija veidā saražot, lai viņš dabūtu homologāciju, ja es nemaldos. Un to Toyota arī ar GR Yaris darīja. Viņi uztaisīja, lai varētu saražot pietiekami daudz. Un, forši, ka ir ražotāji, kas kaut ko šādu rada vēl. Ja? Visi lielās ar to, ko viņi sasniedz elektrojomās, un Toyota ir viens no tiem retiem ražotājiem, kas vēl teica, ka mēs strādāsim piekšdienas dzinēju līdz viņš beigsies pavisam. Tas ir viens, un noteikti arī pieņēmuši kaut kādu, varbūt ir menedžmentā un kaut kur ir pamainījušies kolektīvus un kaut kādas jaunas vēsmas nāk iekšā. Vecie iet prom, klasiskie, un nāk kaut kādi jaunāki cilvēki ar savādākām ambīcijām, savādāk skatu uz to visu. Ja ņem vērā, cik viņi daudz pasaulē hibrīdus saražojuši, tad viņi labos darbus ir izdarījuši. Jā, pasauli viņi ir izglābuši. CO2 ir zemes viņu kompānijai, tagad viņi var sākt ražot normālas mašīnas, kas rada prieku. Jo īstenībā tā arī ir. Kaut kad, salīdzinoši nesam prasīt, tomēr, kas ir tas auto, kas tev ir ritīgi paticis no tām testa mašīnām jaunajām, ko tu esi braucis. Īstenībā, lai cik jocīgi nebūtu, tieši Toyota man nāca pirmā prātā ar GR Yaris. Kad tu ziemā ar viņu izvizinies, ka tev vispār nekāda pieredze nav iepriekš bijusi, tas ir fenomenāli. Un tāpat arī GR Supra. Es noteikti viņu Z4 vietā man tā patīk, kā tā mašīna izskatās. Un man tik ļoti nepatīk, kā Z4 atkal izskatās. Jo mēs pārnavas trasē viņu braucām. Tur super. Tā kā super. Viss ļoti labi. Un vēl, kas interesanti, Toyota ir rezervējusi jau preču zīmes, arī GR Celica būšot atpakaļ, GR MR2 būšot atpakaļ. Tā kā principā visus savus leģendāros modeļus Toyota atgriež. Un viņi arī viena no retajiem, kas tik plaši autosportā piedalās. Ja? Viņi brauc VRC, kur tituls izcīna vienu pēc otrā. World Endurance čempionātā, ja Lemānā arī viņi startē. F1 viņi ir tehnoloģiski sadarbības partneri ar Haasu. Un arī Dakarā viņi startē. Tā kā principā viņi dara visu. Un caur to arī mēģina tos savus parastos hibrīdiņus pārdot. Un es domāju, ka tā stratēģija šobrīd izstāsta diezgan labi un veiksmīgi. Jā, viņam tikai pietrūkst viens posms tajā visā GR. Ļoti daudz no GR rūpnīcas, kad ir kaut kādas sacensības vai VRC posms,
tagad, kas bija Latvijā, ļoti daudz brauc no Japānas vai no garām vai kā, un visi absolūti viesi grib atnākt pie mums ciemos, padraudzēties. Un tāda salīdzinoši augsts stāvošas personas brauc, un es viņus visu laiku mēģinu teikt, ka, kad tad mēs sāksim strādāt kopā, cik tad mēs speciāli izvēlamies BMW vai vēl kaut ko citu, mēs labprāt būvētu Toyotas, labprāt strādātu kopā, un tāds ar humoru es viņam to mēģinu pasniegt, bet neesam vēl līdz tam nonākuši, tā kā tas pats gāja arī driftā, tā kā ir gan Amerikā, gan Japānā ļoti daudz tiek atbalstīti, tepat arī Eiropā noteikti kāds kaut ko no kāda vietējā dabū ārā, mūsu reģionā diezgan mazāk, jo mūsu vispār Toyotas pārstāvis Latvijā. Mums ir viņiem vispār kaut kas interesē? Autosportā? Grūti pateikt. Es nezinu. Tom to vairāk ar dīleriem komunicēja citreiz, bet es redzu, ka sociālos tīklos viņi lepojās ar autosporta sasniegumiem. To gan es redzēju, ka viņi tik tālu vismaz viņi ir ieinteresēti. Tas būtu dīvaini, ja viņi nelepotos. Tie sasniegumi viņiem ir visur un viņi ir labi. Bet, ja nesenāk kāds no šiem GR modeļiem, par ko mēs runājam, es izbraucu arī ar parasto Corollu, kurai ir vienkārši GR laina vai kaut kas tam līdzīgs. Arī forša mašīna, viņai ir sporta sēdekļi, tur tādi kaut kāda rekāro tipa, un viņi pat normāli izstāsta, un kā jau Toyota uzticam, un ikdienas mašīna superīgi. Es redzēju, man liekas, jaunā RAV4 arī kaut kāda GR lainā. Viņš izskatījās tiešām pēc cienījama, normāla automobīļa, tādu, ko tu varētu ieteikt, tur sievas tēvam vai vēl kādam, tur. MR2 būs ar dzinēju aizmugurē? Es domāju, ka tas varētu būt. Viņš ir mid-engine, tā kā... Varbūt elektrisks dzinējs pa vidu, es nezinu, ne? Nē, es tā sapratu, ka viņš būs vienkārši iekšķis dzinējs, kas mid-engine. Kaiman konkurence, jā. Tas būs interesants, jo viņam, redz, cena atšķirībā no tā Monster būs saprātīgāk. Nē, noteikti. Līdz ar to tas būs interesants. Un interesanti, ko viņi ar Celica arī izdarīs. Tā kā mums ir forši tuvākie gadi saistībā ar Toyota, būs visādi interesanti jaunumi un būs interesanti pasakot līdzi. Mēs varam forši pāriet arī, mēs jau pieskārāmies driftam un to, ko jūs darat, uz mūsu rubriku lokāli Latvijā. Un mēs varam parunāt par driftu, mēs varam parunāt nedaudz par HGK, jo Kristaps tam visam ir bijis klāt no pirmsākumiem. Un varbūt ja kāds nezina, kas ir HGK, tad tas ir uzņēmums, ko mēs pamatā zinām, ka būvē drifta automašīnas, būvē arī ļoti daudz detaļas pēdējos gados, startēja autosportā, protams, paši ar dažādiem panākumiem. Un varbūt pirms 20 gadiem, vai ne, Kristap, kaut kur ap 2005. Gadu, kaut kādi vasaras kausi, autošosejas un tam līdzīgi, vai ne? Jā, es teiktu 2003. 2004. Jo 2005. Mēs sākām startēt nacionālajā klasē, tas jau bija biķerniekos, un pirms tam pāris gadus, man liekas, vai nepilns 2 gadus braucām vasaras kausā tajā laikā. Un, tur arī tas viss sākās. Tādā azartiskā līmenī. Bet tās pirmās sacensības, kurās piedalījos, vispār jau bija tajā pašā 98. 99. gadā, 99. drīzāk, tad, kad es nopirku to BMW 325. Tad mums bija vēl pāris cilvēki, kuriem ar līdzīgām mašīnām bija, un tad mēs braucām uz tām ziemas sacensībām. Un tur, kur visiem žiguļiem brauc un tā tālāk, vienkārši tur braucām pie BMW, smilšu maizes bagažniekā iekšā, lai kaut cik viņš tur slogotos riepas, tur tādas, kādas varēja dabūt, tādām arī brauc, protams. Tādas, kādas tu tagad toči nelikt virsū. Tad kaut kādas balons, vienkārši, ko students varēja dabūt no kaut kāda veca Mercedes, to arī uzlikt. Galvenais, ka bija sniegpārsliņa. Jo, ja atgriežamies pie tā Audi, tad pirmā ziema, ko mēs braucām ar vasaras riepām, jo tajā laikā nebija obligāti, protams, mēs nevarējām tādas atļauties. Un ko mēs darījām, mums bija nobrauktas tādas padilušas vasaras riepas un tādās mazās skrūspīlītēs izliecām žileti, iespiedām un vienkārši iegriezām žileti skuiņu. Praktiskais latviets. Jā, un ar tādu mašīnu mēs arī braucām. Tajā laikā vēl bija diezgan bargs ziemas, un tām vasaras riepām arī braucām katru dienu uz Rīgu un atpakaļ. Un, no turienes varbūt arī ir tās kaut kādas
maņas un instinkti izstrādājušies, jo jebkurā brīdī tev kaut kas var notikt, un arī notika. Daudz, kas vispār visādas. Bet tu esi izdzīvojis šo periodu, kas jau ir labi. Un tad tajā 2000, tad jau sākās, braucām tajās slēgtajās trasēs, un likumsakarīgi no vasaras kausa attīstījās nacionālā klase, un tad arī startējām tur, man liekas, 3 vai 4 gadus nacionālā klasē, uzbūvējām 1000 km mašīnu, garajām sacensībām BMW, M3, E46. Tur arī tajā laikā aktīviem pilotiem arī 4. braucām tās 1000 km sacensības, Baltic Open kaut kādas esmu braucis pa Baltiju. Un tad 2007. paralēli tas viss sākās, jo autošosejā, man liekas, tā aktīvi brauc līdz kādam 2012. gadam. Un 2007. bija jau Biķerniekos stadionā, jau kaut kas jau bija. Man bija E36, M3. Matēt melns. Tad vēl kaut kādā sacensībiņā es paņēmu no brāļa Z3 Roadsteru, kur es ietriecos riepās. Brālis nebija priecīgs. Nebija priecīgs, bet tas bija tas 2007, 2008, un tad vēl Biķerniekos zem tribīnēm pie Eizenšteina ielas bija tās vairākas riepu montāžas. Okay. Vecās, un tad pirms tiem posmiem tu no rīta brauc uzreiz, gaidi, kad atvērsies viņš vaļā, un tā izmēra plus, galvenais bija lai vienādas diametrs, un augstums, bet platums pat varēja būt dažāds, tas nebija aktuāli. Un jo vairāk gumijas, jo labāk, un tad visur pa tām izkastēm arī lasītās riepas, un tad arī viņas tur kaut kur tika kurināts. Tātad tas viss lēnām arī sākās, Bet, kā var redzēt, ka vienmēr jums ir bijušas ambīcijas nevis spēlēties smilškastē, bet tomēr iet tālāk un skatīties. Un tas kaut kā notika, sākot no Latvijas, tad Baltija, tad uz austrumiem, kad to varēja, tad uz Ameriku. Tas viss. Tas īstenībā te ir jāprasa, jāsaka paldies pāris individiem, jo tas viss aizsākums. Es nezinu, laikam tas ir, mēs esam ar Harri tādu, vai es vairāk varbūt principiāli cilvēki. Kā tas viss aizsākās? Tātad sākās pro klases drift čempionāts 2010. gadā, un tajā laikā mēs, kā HGK, organizējām tās sacensības. Arī Gvido bija iekšā komandā vēl, un mēs rīkojām Latvijas čempionātu. Tātad, tur bija kaut kādi visās Baltijas valstīs. Ieguldījām savu laiku, resursus. Tajā laikā arī sākām braukt uz Baltkrieviju, uz Krieviju. Un bija viens no Baltijas čempionāta posmiem. Viņš notika Pērnavas trasē, kur es, man liekas, arī biju tur cīnījos par to čempionu titulu. Un kas notika, bija 2 kvalifikācijas braucieni. Un pirmajā man bija 0, un otrajā kvalifikācijas braucienā pēc finiša man tiesneši pasaka, ka man ir tur kaut kāds balvas, tur 80 vienalga, viss tur kārtībā. Un tad laikam bija 3 kvalifikācijas braucieni, tad 3. es mēģināju vēl labāk braukt, tur arī dabūju 0. Un izrādās, ka tiesneši bija sajaukuši, un man visos 3 bija 0. Un viņi tev bija nepareizi pateikuši. Un tad tagad viss, tajā laikā vēl brauc Cīrulis, Eglīte, Lapāns, tad vēl bija no Jump Factory tur tā banda. Visi leģendāri braucēji. Un tad man ir 0, un es tagad tajā sapulcē saku, kad reku tiesneši man teica, tāpēc varbūt ļaujiet man izbraukt vēl 4, jo tā ir tiesneša kļūda, nevis man kā braucējiem. Un tad bija, viņi tiesneši man ļāva, bet visi braucēji parakstījās par to, vai nu Blušs brauc 4, vai nu mēs visi braucam mājās. Okay. Tā kā visi viņi tā kā nostājās pret mums, mēs viņam organizējam sacensības, čempionātu, un viņi visi nostājās pret mums. Mēs tādi, tad tajā brīdī mēs pārstājām braukt Latvijas čempionātu, mēs pārstājām viņu organizēt visu, un mēs vienkārši aizbraucām prom no Latvijas.
Tik tālī mēs aizbraucām, un kur pārējie visi arī savā smilškastē sēž. Tā kā jāsaka viņiem labi, paldies, kad viņi tādu iedeva to tādu sportisko naidu, ieganstu, viņus visus pasūtīt nafīgi un vienkārši iet savu ceļu. Principā tāds filmu butterfly efekts, vai ne? Ka viens tāds mazs notikums principā ir diezgan izmainījis, jo kas zina, varbūt jūs būtu nonākuši arī līdz Amerikai. To nevar zināt nekad, bet jā, šis tāds interesants pagrieziena punkts. Es domāju, daudz šo nezinu, šo stāstu. To es, man liekas, arī publiski neesmu teicis, kur īsti šitā te, bet kad to pati no tās visas tos notikumus atpakaļ, tad ir kaut kādi tie mazie notikumi, kas tev uz vienu vai uz otru pusi ir kardināli pagriezuši tos dzīves ceļus. Šī bija interesanta drifta vēstures lapas pusīte. Jā, šis noteikti kādreiz ir kāda grāmata par tevi, Kristap, un HGK tiks uzrakstīta. Bet tālāk, sekoja EDC laiki, kur jūs diezgan dominējāt arī savā ziņā. 2 tituli tev bija tur. Tad mēs izstājāmies to Latvijas čempionātu organizēšanas, un pat cik jau mēs bijām iepazinušies ar Baltkrieviem un Krieviem, Ukraiņiem, tad mēs izveidojām Eiropas čempionātu, kur tad arī vienu posmu taisījām Latvijā, un tad viss tas 6 valstis bija Ungārija, man liekas, vēl bija Polija iekšā, Lietuva, Igaunija, tur bija, man liekas, reģions bija, mēs pat līdz Kiprē bijām aizbraukuši. Sezonas kaut kāds noslēdzošais. Jā, uzaicinājām uz tur, un tad mēs pēc Odesas braucām tālāk lejā uz Grieķiju, Un tad bija Austrum Eiropas čempionāts, bija 11, 12, 13, 5 gadus, jā. Beidzamo 14. gadu mēs nobraucām, un no tiem 4 gadiem es biju 2 čempionātus vinnējis. Eglīti, man liekas. Tas pēc tam viss tur gāja, bet jebkurā gadījumā bija un, tās cīņas. Un tad sakrit, ka mēs bijām ar to, tajā 14. gadā mēs braucām gan Austrum Eiropas čempionātu, gan arī Krievijas čempionātu, un tur mēs bijām vienā komandā ar Kabarginu. Un tad, attiecīgi, mēs bijām izbraukuši Eiropu, Krieviju, tur gandrīz visi vinējuši, jo tajā gadā man bija no 13 sacensībām bija 12 piedestāli un tikai fināli visi bija. Vai nu pirmā vai otrā vieta, neviena trešā vieta nebija. Un tad kaut kā likumsakarīgi viņš saka, aizbraucam varbūt uz Ameriku, vai mēs viņam ieteicām, vai kā. Un viņš saka, iedodiet mums tāmi, iedomām tāmi vienkārši. Tad es tur Wordā 6 posmi, tur katram posmam 3 sadaļas, tur tik un tik maksās un viss. Un tad viņš saka, davai, viss, laižam. Un tad tajā starpsezonā, starp 14 un 15 gadu arī uzbūvējām to E46. Sev pilnīgi jaunu mašīnu, un viņam korvetu uzbūvējām. Un, cik tas viss bija tā ļoti saspiests, tās mašīnas arī lidmašīnām tika pēdējā brīdī sūtītas uz Ameriku. Un paralēli vēl taču to 2-stāvīgu autobusu būvēja. Tas ir vesels raidījums par to. Tad to vēl mēs ar kuģi aizsūtījām, un tad mēs tur kā ritīgi gangsteri ieradāmies. Bet absolūti negatīvi tādam līmenim. Absolūti negatīvi, jo tajā brīdī Amerika bija kaut kur te un Eiropa bija kaut kur vispār pusi no tā visa. Nevar salīdzināt to, kāds ir Driftmasters līmenis tagad. Tagad viņš ir ļoti līdzīgs. Jā, absolūti. To laiku Amerika bija kosmiski priekšā. Viņi bija ļoti daudz priekšā, jo viņi jau no 2005. 2000 sākuma pat, man liekas. Do 2001. 2002. gados jau sākās kaut kādi tie posmi, kad Forsbergs, Turks un Gitins, ka viņi tur brauc. Es dzirdēju to Gitina stāstu un Turka un Forsberga. Un, lai cik paradoxāli tas nebūtu, es no 2000. uz 2001. gadu arī biju Amerikā, 1,5 gadu dzīvoju. Bet tu nebija uz drifta posmiem? Bet, pirmkārt, noteikti, ka es nebiju uz drifta posmiem, tad jau vispār nebija tāds drifts. Mums tikai bija iet šķērē vai frēzēt. Vai dragreiz. Tāds drifts vispār parādījās tikai 2007. gadā. Vispār es dzirdēju. Bet, interesanti, kad es tajā laikā, kad viņš attīstījās Amerikā, es arī biju Amerikā, bet līdz mums varbūt viņš nonāca. Kāda enerģija tu uzsūc? Kaut kāds fluīdi gaisā gan jau bija. Nonāca, rēķina 6-7 gadus vēlāk.
Tad jau viņi arī, tāpat kā mēs tur sākā 300 zirgspēku kaut kādām stoku mašīnītēm un vizinājās tiem Nissaniem. Bet tad, kā jau Amerikā, viss tur ātri attīstījās. Un tad nācās tajā pirmajā sezonā, man liekas, ka mēs tikai vienu tandēmas laikam uzvarēja. Top 16. Es atceros, ka tolaik visi skatījās, jo tas bija kaut kas pilnīgi wow un jauns Latvijas autosportam, kas startēja Amerikā. Tā bija pa naktīm skatījāmies. Pa naktīm. Un tikai 16. 17. tur jau mēs bijām jau uzņēmuši formu un iegājuši tajā visā, un tad jau tur sāk parādīties rezultāti. Tas pirmais E46 Amerikas dizains man vēl aizvien mīļākais HGK dizains, kāds ir jebkad bijis. Es domāju, ka daudziem tā var būt. Tas chroma sarkanais. Viņš atmiņā paliek ļoti. Lai cik dīvaini neliktos, un pēc tam tas bija 2015. gads, un jūs atceraties, HGK Kevlārs, visas tā lietas sākās kaut kāds 2 gadus vēlāk. Jā. Bet tas 46. jau arī viss apakšā bija Kevlārā. Jau tolaik, jā. Jā, tikai tajā brīdī mums likās kaut kāds tā kā leikoplasts vecs, pēc kā viņš izskatās. Tas nav stilīgi. Jā. Tad viņi aplīmēja tādu, un tad mēs nobraucām ar to mašīnu līdz 17. gadam. Atsūtījām viņu atpakaļ uz Latviju, saremontējām, kas tur bija mums tajā beidzamajā posmā notika. Un sūtot atpakaļ, mēs vispār gribējām Amerikā viņu pārdot, pa kapekām apmēram salīdzinoši. Un tad uzrakstīja viens, mēs bijām ielikuši postu sociālajos tīklos, ka mēs viņu sūtam uz Latviju. Un atnāk e-pasts, kad cilvēks saka, ka viņš grib nopirkt viņu. Un mēs tajā brīdī jau bijām pārdomājuši, viss tā mums būs Eiropas mašīna, brauksim Eiropā, ar viņu būs ritīgas leģendāri un tā tālāk. Bet cilvēks var uzprasīt tādu jautājumu, būtu pieklājīgi viņam atbildēt. Mēs viņam atbildējām ar tādu nepieklājīgu atbildi. Ielikām ļoti tādu summu, pa kuru garantēti, ka viņš vienkārši atteiksies. Pateicām, lai tiktu no viņa vaļā tādu summu ielikām. Un pēc 20 minūtēm atnāk e-pasts atpakaļ. Viņš saka, ka sūta rēķinu, ka viņš viņu pērk. Tāds jēziņi, drupēja kociņi. Un tad atbraucām atpakaļ, saremontējām. Es nobraucu Latvijas čempionātu beidzamo posmu, vinēju un visu. Un mēs to mašīnu atdevām tam čalim no Šveices, kas arī ir kaut kāds mašīnu kolekcionārs. Un tā arī viņš Šveicē kaut kur siltā garažiņā tāda arī stāv. Un viens interesants nosacījums no viņa bija, kad savediet viņu tehniski kārtībā, bet vizuāli neko neaiztieciet. Visas buktes, visas skrāmbas, visas švīkas. Viss tas viņam tā arī vajadzēja palikt. Tas tā kā pēc Lemānas arī mašīnas. Pat ar vasku iekonservē, lai visi tie netīrumi paliek. Jā. Tas īstenībā ir labs pieejams. Interesanti. Tā kā es ik pa laikam uzjundīju tādas domas, ka varbūt viņam uzzvanīt, paprasīt, vai viņš negrib viņu izstumt ārā kaut kur turpat Šveicē, varbūt kaut kur uzbraukt, kaut ko atgriezties paložņāt. Bet no visām drifta mašīnām, kur tev gribētos atgriezt atpakaļ? Un tā ir laikam tāda vienīgā arī, jo Eurofighters ir to, mācoties no kļūdām ar 46. Eurofighteru, mēs vienkārši tā kā viņam nav cenas, tātad viņš nepārdodās. Viņš arī paliks kā pirmais un vienīgais, un tad to 46. Un ko es nožēloju vēl, kas Artūram, starp citu, tavās rokās bija arī, ja es nemaldos, mans šoseis E30, kas aizgāja laikam uz Vāciju. Uz Austriju. Uz Austriju, jā. Tas ir laikam zilām trubām, gaiši zilām. Liekas, jā. Tas ir tas, laikam, ko es arī gribētu dabūt atpakaļ. Es varu pameklēt to kontaktu tam Austrijas kungam. Jā, tas auto caur nonāca arī pie manis uz pāris mēnešiem, un tad es beigās tur abets būvēju, un nacionālā klasa tāpat jau bija nomirusi. Un tad tās cenas bija salīdzinoši smieklīgas, un es, man liekas, toreiz pat aizdomājos tāds, varētu paņemt, bet, zin kā, tā tomēr kaut kāda līdzekļa un tā tālāk. Tas kaut kā 4-5 tūkstoši kaut kas ar to toreiz tās cenas grozījās. Jā, to ar tām gaiši zilām debesu manā trubām. Jā. Tās interesanti. Es nezināju, ka tas bija tavējais, jā. Tas bija autosporta meistara titula BMW ar to. Es atradīšu Austrijas kunga numuru un pastīsimies, vai tas auto vēl ir dzīvs. Runājot vēl, bišķiņ vēl par mašīnu būvēšanām, ko es tā kā piefiksēju, ka man liekas, ka pasaulē visi zina, ka HGK būvē ļoti kvalitīvas drifta mašīnas. Un varētu būt, ka jūs esat pacēluši arī to drifta auto būvēšanas
kultūru kopumā, to līmeni uz augšu. Jo es atceros, ka amerikāņi arī skatījās un brīnījās par visām jūsu šuvēm un visu. Es domāju, ka jā. Jo tās mašīnas pirmās, ko mēs vedām uz Ameriku, visi tur skatījās, jā, visi ļoti forši, bet tā pirmā viņa reakcija bija, bet tas viss ir lieki. Aha. Tas viss ir lieki. Galvenais, ka viņi ir tehniski, galvenais, ka viņi no ārpuses smuki izskatās, kā tā buņģa izskatās no iekšpuses un kā tur viss ir nostrādāts. Tas ir sekundāri. Galvenais ir rezultāts. Un tad lēnām, beigās jau, jā, tur visi jau, ne jau pat lēnām, es teiktu, kad 5 gadus varbūt vēlāk. Tikai viss sāka jau iedziļināties tajā un tagad ir vairākas darbnīcas, kas tiešām ļoti kvalitatīvi jau būvē un tādi smuki nostrādātas un piedurās tai kvalitātei. Bet no sākuma tas bija, jā, tāpēc arī tajā laikā tas drifts bija tāds tā kā miskasnieku, tā kā folkreis, tā kā tu esi drifters. Tā ir malā vispār. Tur visiem tur bija rallija-cross un tur nezinu, kas tur vēl. Bet tagad tas līmenis un tās mašīnas un kvalitāte, protams, cēlās, vairāk viņas paliek, un kad tu pieeji un paskaties, un tur jūs ko paskatīties, nevis tur vienkārši kaut kādu gumīnieku un vecs zeķis iekšā mētājās. Tad arī, vai salmi, vai... Tad arī, jā, tas ir pievilcīgāks skatītājiem, sponsoriem, un tas prestižs tam driftam arī pacēlās. Man joprojām īsti nepatīk, ka man pat drifters savukārt, tas man kaut kā iesēdies, jo tas tā kā drifta pilots varbūt skan labāk, vai autosportists? Vienkārši pilots, jā. Okay. Autosportists arī, tas tā kā īsti ne darbs, ne profesija, tā kā dīgdienas, viss mocītī. Starp citu par to, jā, ka cik tālu tas drifts ir nonācis, un arī kā mašīnas nonākušas ir. Es nezinu, vai to Latvijā daudz zina vai nē, bet publiski tas ir izskanējis, ka jūs uzbojājāt mašīnu Mikam Šumacheram, slavenā Mihaela Šumachera dēlam. Jā. Kā līdz tam nonāca tas viss? Un es nezinu, daudz ko varbūt nevar atklāt, bet tīri tā, kā viņš uzzināja par jums. Un es zinu, ka F1 pilots zina jūsu mašīnas tagad arī saistībā ar šo. Nē, tagad visi noslēpumi ir publiski pieejami. Tajā gadā, kad viņš to darīja, tad tas bija viņam, cik bija Mercedes līgums, tad mums bija tāda noruna, ka mēs to publiski nekur neafišējam, jo viņš nebija pārliecināts, kā Mercedes skatīsies uz to, ka viņam ir drifta mašīna, tas ir viens, un viņa, lai arī viņa nav BMW, tā kā viņa Eurofighters, bet tāpat ir skaidrs salasnāms, un tad viņš tā uz to tā bišķi nebija pārliecināts par tām Mercedes to attieksmi. Un tad mēs to vienu gadu arī tā kā to visu nolikām. Bet tas bija, viņam ir draugs Nīderlandē, kur viņš pie kura brauc un ik pa laikam kaut ko to driftē, kaut kādiem tādiem mazjaudīgiem kaut ko mašīnām. Un tad viņš vienā brīdī saprata, ka man vajag savu. Viņš saka, es gribu savu. Cik var braukt uz svešiem? Jā. Ko te var nopirkt? Un tad tas čalis, zinot mūs, viņš saka, ir viens kantors, kas tu nopērc jaunu vienkārši. Nopirks vecu, tur lūzīs vēl kaut kas. Jā. Tu vari atļauties, nopērc jaunu mašīnu, rekur šito te. Un mēs bijām tieši tikuši līdz kaut kādiem 70-80%. Tas mašīnas būvē bez klienta. Vienkārši būvējām, gan jau ātri vai vēl parādīsies. Un tad nāca tas un... Tas Nīderlandēs man atraksta, kad viņam ir klients, un lai es izstādu rēķinu, viss izstādu rēķinu, un būvējam visu, un es braucu mašīnā, un atnāk no bankas izziņa, un es attaisu vaļā, es skatos tā pilnā summa ieskaitīta un rakstīts Miks Šumachers. Tāds, pagaid, tā nopietni, jā. Tāds vienkārši sēd un tev vārās iekšā. Wow. Un tu nezināji, no kā būs. Es nezināju, man tas Nīderlandēs neteica, viņš vienkārši ir cilvēks, kurš grib. Un tad viņš, un iepriekšējā dienā man vēl zvanīja sieviete, kas paprasīja IBAN kontu numuru, lai es nosaucu, lai nav kļūdu. Jo kaut kur uz Austrumu Eiropu pie Krievijas robežas tiek skutīt naudu. Es izrādījās, ka tā bija Mika mamma, jo tur viss to ģimenes kasi, tā kā ar Korīnu vēl izrunājos. Un tad jau, kad mēs to mašīnu aizvedām,
Tad arī tajā mepena trasē gan bija Korīna, gan bija Miks ar savu draudzeni. Un tad mēs ar viņiem tur arī satikāmies, parunājāmies. Un tā arī viņš šobaldienu vēl mācījās. Ik pa laikam viņam gan daudz nav laika, bet, kad viņam ir iespējas, viņš izšauj. Jā, es kaut kur nesen redzēju, YouTube bija viens video pirms pāris mēnešiem publicēts, kur viņš arī parādīja, pastāstīja par mašīnu. Diezgan sakarīgi, un viss pat zināja pa lielam visu un tā. Jā, vienīgais, ka mēs viņam aizdevām mašīnu, kad es sēdēju viņam blakus, ka viņš viznājās. Viņš pieredz, ka viņš ieskrienās ļoti ātri, un tā mašīna var ātri ieskrieties, bet ar bremzēm drifta mašīnām tā kā ir. Jā. Un tā, kad viņš tos pāris apļus brauc, un viņš turpina vēl tik ātri ieskrieties un bremzēt, tad sēž blakus. Būs jābūvē nākamā. Būt, ka tūlīt tās bremzes vienkārši atteiks, jo viņas nav domāts nekam tādam. Viņi nav šosēs. Jā, un tad mēs pēc tā treniņa sesijas izrunājām, ka mēs to mašīnu paņemsim atpakaļ un uzliksim viņam lielas bremzes. Un tad uzlikām viņam ļoti lielas bremzes, lai tad viņš var kaifot arī ieskrieties un droši sabremzēt. Tas pielāgoja braucējiem principā. Principā, jā. Bet, stāsts sākums ir tāds, labi, ka tas tiesnesis kļūdījās punktos un pasties. Miks dabūja mašīnas. Un starp citu, mēs viņam kā reiz, mēs sakam, forši ar Formulu 1, mēs sekojam un tā, kā negribās jau tur kaut ko tur baigi līst iekšā. Bet viņam ir, ir Gaslīs, ir uz O-burta, kā Okons ir. Jā, tie ir divi čaļi, kas arī ritīgi kaut ko ņemās. Viņiem ir čomi, kuri ar dārgām mašīnām, kaut kādiem Poršiem, Meršiem, kaut kādiem pakaļpiedziņas mauc, un tad viņi kaut kur pa ielām nesājās kopā. Tādas mazo insaidu mums iedeva. Un viņš saka, drifts, lielākā daļa no F1 zina, kas ir drifts un kaut ko skatās, tā kā tur viss notiek. Bet, diemžēl, ir pagājuši 2-3 gadi, jā. Joprojām tā ir vienīgā kāgākā mašīna kādam no F-pilotiem. Jā. Es domāju, ka noteikti vēl būs. Šis noteikti nebūs vienīgais. Mums ir iestrādes kaut kur, ko mēs kaut ko tādu forši gribam uzbūvēt un aizbraukt, uzaicināt Miku arī un pateikt, kad varbūt viņš vēl kādu citu cilvēku var piesaistīt kaut vai to mūsu drift shuttle 4-vietīgo un varbūt, ja mēs nonāksim līdz NASCAR dzinējam kaut kur interesantā vietā, kur viņi ielikt, ka tā varētu būt vairāk tāda šosejas pusdrifta mašīna, tā kā tas tuvāk viņam tā kā. Bet, ko aizmirs, varbūt interesanti pieminēt, kāpēc viņš gribēja nopirkt drifta mašīnu. Viņš gribēja, jo pēc viņa teorijas, es saku, kāpēc tu vajag drifta mašīnu, tu braukā ar formulām, tā kā kaut ko priekškam to drifta mašīnu. Kad tu brauc to formulu pa slapjo laiku, viņš gribēja attīstīt tos instinktus un maņas. Kad tu brauc ar šosejā pa slapjo, kad tev tās sānslīdes sākās un kurā brīdī tev noreaģēt. Tas ir tas, ko viņš gribēja pilnveidot savās prasmēs tieši drifta mašīnu. Protams, ne tikai gūt prieku, bet arī pat loģiski piesaistīt. Tas parāda tā līmeņa braucēja domāšana arī, protams. Viņam vienkārši vajadzēja bērnībā braukt ar Audi kupē ar vasaras riepām. Viņš to būtu samācījies jau bērnībā. Potenciāli. Pa serpentīniem, Tur atpakaļ ejošais kā apstāties. Jā, interesanti. Toč tas būtu labs skats redzēt, kā ar vasaras riepām iesimētām. Ziemas kauss ar vasaras riepām. Jā, ziemas kauss ar vasaras riepām. Jā, tas mums ir par. Mēs varētu daudz un dikti runāt, Kristap, tas ir skaidrs par HGK attīstību un vispārējo. Bet, lai mums pēkšņi nenogriezt vienā brīdī, mums ir jāturpina ar nākamajām tēmām. Protams. Un nākamā tēma, kas mums kā BMW entuziastiem ļoti patīk, un ko es zinu, ka, Kristap, ka tev ir diezgan, es nezinu, vai teikt daudz, bet tev ir vismaz pāris forši BMW, kurus tu gadu gaitā esi kaut kā akumulējis. Sakrājušies. Palabojies kaut ko kļūdos, bet es pierakstīju pārīt, ko es zinu. Tu iepriekš minēji, E23 7. sērija, tev ir sinepu krāsā. Jā. Tev ir E21 3. sērija? Ir 323. 323. Pie tam īstais. E46 M3? Ir. E92 M3? Abi divi. E92 un E90. Un E90. Tas tā kā nav man, tas tā kā HGK kolekcija. Drīzāk tā varētu teikt. Kaut kas vēl ir interesants, pienācis klāt vai? Ir E12.
Pirmā 5. sērija. 5. sērija superstīgā viens īpašnieks pensionārs joprojām ir tehniskā pasa uz viņa vārda. Viņš ir jau miris. Jā. Bet tikai tāpēc, lai būtu viens īpašnieks ar 60,000 noskrējienu. Oho. Un tā kā aizmugurē vēl ir pulējumās lupatiņas iekšā un visādas eļļiņas un visādas, ko tas Olps tur kaut ko ņēmies. Tāds ir vēl viens. Un tev agrāk bija E395. Ko es arī gribētu atpakaļ. Jā, bija ļoti labi, bet mums nācās viņu autosporta vārdā pārdot, jo mēs viņu 16. gadā, kad turpinājām Amerikā braukt, es viņu pārdevu, un mēs tā vietā nopirkām traileru Amerikā. Okay. Tā ir praktiski. Principā investīcija tā bija. Jā, tagad nav ne M5, ne trailers. Bet ir viss kaut kas cits. Tā ir ļoti laba mašīna. Ik pa laikam es īstenībā paskatos vēl kaut ko. Es esmu gandrīz vienu nopircis no Dānijas ļoti tādā foršā komplektācijā, bet viņam bija vasaras riepas un tieši tad uznāca putenis. Kaut kāds, tas bija vai nu rudens, vai nu pavasars. Un, kad uznāca ritīgs sniegs, visa Polija bija prom, jau bija doma atpakaļ braukt. Un, tas uznāca, un tad es tur sāku. Saprāts. Tad vēl lidojumu atcēlu, un tur vēl kaut kas, un tad to mašīnu pēc 2 dienām kāds cits nopirka. Tā kā es biju ļoti tuvu atgriezt atpakaļ. Bet kaut kāda apstākļu sakritība, iespējams, tev to konkrēto mašīnu nevajadzēja. Tu atradīsi. Jā, E34 man vēl ir. E34. Veseli 2. Viens gan ir ziemai, vairāk. Viens ir ziemai, un viens ir tāds super stīgā savastā kārtībā. Tu dabūri viņiem pabraukt arī, vai tev viņi tā stāv smukumam? Ar E34 kādu laiku braucu, stabilu kādu gadu. Ar 7. sēriju arī esmu braucis. Ar M3 pāris gadus neesmu braucis. E46 M3 neesmu braucis. To manī šogad plāns izvilkt ārā. Okay. Bet viņi visi ir ejoši, braucoši? Jā, visi sēdies un brauc. E323 tāds. Jāatjauno, bet iedarbināt var, pa sēti var pabraukt. Kurš mīļākais no tiem visiem? Vai tā nevar teikt? Droši vien lielākais kaifs ir ar E23. 7. sēriju, jo viņam ir uz tā 3.5 motoru uzlikta turbīna, tur ir 400 zirgspēki. Un tā vecā lamata, man patīk apdzīt mašīnas. Un, kad tu uz šosejas kādu apdzen ātrāk nekā tur, BMW, ja kurš brauc, un tad tāda vecā aizjūs. Un tas ir forši, jā. Ir kāds vēl bez 3.9.5, kāds sapņu BMW, ko tu esi domājis, vai kāds ne tikai BMW varbūt? E3.4.5. E3.4.5, jā. Tagad tikko pagājušajā nedēļā skatījos, bet kāds cits nopirka manā vietā. Es visu laiku, man patīk kaut ko skatīties. Mums arī patīk mobilēs iet un ko sagribās, te paskaties, tad bija šī tā kā norimstās tās sajūtas, tad kādu laiku atkal mierīgi var dzīvot, braukāt tām ikdienas mašīnām. Man ir vēl tas S8 Plus, kas ir super raķeta. Ikdienas auto, varētu teikt, jā. Tas tāds, kolekcijas auto arī, kuram cena nekrīt, bet kuru var pieturēt un kā laba investīcija, pārdot un kaut ko vietā nopirkt. Pagaidām tāds ir, jā. Okay. Tātad tu gribi nopirkt 205, tas ir šobrīd kaut kādā brīdī kaut kad. Jā, ko tik es negribu. Mums saraksti ir milzīgi visiem autoentuziastiem. Tāpēc dosimies jau uz nākamo sadaļu, uz tirgus izaicinājumus, kur mēs vienmēr mēģinām atrast. Mēs noliekam kaut kādus rāmjus, un tad mēs tajos rāmjos mēģinām atrast mašīnas, un varbūt kādam no mūsu skatītājiem nodara mūsu šie super tirgus pētījumi un padomi. Un kontekstā ar to, ka mēs runājam tikai par BMW, principā šajā epizodē, tad mums arī ir. Es tā uzliku tādu interesantu tēmu, ka labākais BMW līdz 10,000 eiro. Tas ļoti saprātīgs budžets, kura var, es teiktu, liela daļa arī mūsu skatītāji atļauties. Un nav pat runa, vai tas ir ikdienai, vai vienkārši brīvdienām, vai tam līdzīgi, bet, Kristof, tu apmēram cenās orientējies, tur padomāt, kas tev liekas varētu būt labākais. Tu jau zini uzreiz? Jā. Man jau pat ir schēma gatavs, publiski viņu atklāt. Viņu, diemžēl, mūsu reģionā Eiropā tas nav iespējams īsti.
Bet tā mašīna ir jāpērk Amerikā. Okay. Un jāatrod labs variants, sūta uz Latviju un šeit pieregistrē, veic tās vajadzīgās izmaiņas, kaut ko saremontē noteikti. Un brauc tas ir F3 sērijas F30 340. B58. B58. 10 var principā mēģināt ierakstīties. Vai ap, jā? Jā. Ar visu to, kad ir motora maiņa. Jo motora maiņa, tad viņam vispār nav nekādas vērtības Amerikā. Tu atved šeit tas motors maksā kaut kādiem 2-3 tūkstošiem. Ja tu dod viņu varbūt kādā servisā likt iekšā, protams, ka tas vairs nebūs 10 000. Ja tu pats to izdari, kā mēs darbnīcā to izdarījām, un ir tāds, starp citu, vēl viens auto, 340. Tad apmēram tajos 10 000 ar ļoti veiksmīgu sagadīšanos tur izsolē, ka tu no apdrošināšanas nopērci, tad var ierakstīties. Un tā mašīna mobilē maksā 23, 24. Šis ir labākais consumer advice, kas mums ir līdz šim. Jā, un kas labākais, tas mūsu plāns, ko mēs taisamies tiem 340 darīt, ir viņus uztaisīt par ledus drifta mašīnām. Okay. Tas ir forši. Rieps ir nopirkts. Jā. Koncepts ir viss gatavs. Jauda ir, viss ir. Jā, un tu no tiem 330 zirgspēkiem tepat vietējie meistari pieslēdz datori 450 zirgspēku, pakaļ piedziņa, 8 automātiskā HP kārba, kurai tu uzliec to vadību, kur tu vēl var pielikt roceni un sajūgu pedāli, kur tu principā vairs nevar salauzt, netrāpot ar sajūgu vai neieslēdzoties, ka sinhronizātori vai kas tad nobirst. Super jaudīga, super izturīga, super vadāma un vienkārši ieslēdz peču, pagriez mūziku skaļāk un baudi. Putenis vienkārši no ledus iet pa gaisu. Wow, ok. Šito skatītāji piefiksē 10 000 eiro B58. Ja paši mākat. Šajā brīdī viss nekas vairs to nevar pārsist. Principā mēs varam nevērt vaļā Toms savas mūsējās izvēles. Es varu parādīt, kas Tomam ir. Tu vari nosaukt vienkārši 2. un 3. vietā. Tas ir arī viss. Tomam īstenībā ir kaut kas, es teiktu, līdzīgs uz to pusi. Arī trīnieks turbo, 135. Ar N55, iepriekšējo, teiksim, veco B58. Ideoloģiski, es teiktu, diezgan līdzīga doma. Arī no Amerikas var diezgan labi viņas dabūt. Jā, vismaz es esmu skatījies viņas no Amerikas diezgan lēti. Šitie visi, šitie 2., 1., 3. sērijas, viņas visas ir Amerikā jāmeklē. Viņas ir pārcenotas. Vienīgais te kaut kas super veiksmīgi trāpās, bet tas, es nezinu, no kā tās cenas vispār, kā var būt tik krasi atšķirīgi cenās. Skaidrs, ka ir jāpačakarējās. Zin kā, ja tu gribi nopirkt sev gatavu mašīnu šeit, tad tā cena būs lielāka. Bet šis variants ir labs. Es par šo mašīnu pirms es nopirku savu 2. sēriju, es diezgan daudz skatījos arī šos 135. Kas man ļoti patīk šajā auto ir DCT ātrumkārba. Jo viņi ir foršāki nekā 8HP. Viņi ir asāka, tāda sportiskāka braukšanas ziņā, tas divsajūgs. Tā kā šis ir ļoti labs variants, Tom. Paldies, Artur. Jā, es tiešām novērtēju. Es šitam te varētu pielīdzināt, ja mēs tā vietēji skatāmies, varētu pielīdzināt F21, kas ir pirmā sērija, nākamais tā kā, bet jau uz 2. sērijas bāzes, kas ir F22. Jā, nākamais. Viss šasī 1-1, bet viņš kā hatchbacks. Jā. Un arī, ja tu pameklē kaut kādiem lielākiem motoriņiem, tad 10 000 kaut ko ļoti, ļoti fifīgi var dabūt. Artur, un tev? Man. Es esmu priecīgs. Es ļoti lepojos ar savu izvēli. Nevar sagaidīt. Tā, man viņš jāatver. Šī būs 2. vai 3. vieta. Jo 1. mums jau bija skaidra. Bet visi nāk no Amerikas, vai arī tev? Jā. Es esmu izvēlējies klasiku. E36 328. Es pat varu paskaidrot arī nedaudz, kāpēc. Pirmkārt, skaidrs, ka kaut kāds nostalģisks atmiņas. Man pirmais auto bija E36. Viņš pēc sajūtām braucot tomēr ir tāds analogs vēl. Viņš ir vieglāks. Šobrīd kaut kādos visādos ziemas sprintos, kausos un minirallijos cilvēki pat no E46 pārkāp uz E36 atpakaļ. Viņš vienkārši ir 100 kg vieglāks vai 150. Tajā laikā nebija eiro standarti, tur viss bleķīši bija plāni. Jā, viņam ir eiro cik NCAP? Pusotra zvaigzne, pusotra vai zvaigzne viņam bija to laiku. Man liekas, tāds
nu jau viņš sāk kļūt par youngtimeru, jau par klasiku lēnām, jo pasties to cenu. Un turpat nav tā, ka viņš ir perfekts šitais par 7,000. Ja tu gribi atrast perfektu oriģinālo M-pakas 328, vienalga vai sedan vai kupē, tas viss jau ir pie 10,000. Bet šito jau žēl ir braukt. Nu, tāds pirmo sēriju nopērts, viņas tur aizēja pie Jāzepa uz auto kapsētu un nopērts, ko tev tur vajag pa trīnīt. Te jau ej un atrod viņam detaļas. Ne, nu šis jau ir tāds kolekcijas jau auto jau bišķiņ. Jā, mēs darbnīcā, pat cik ir tāds pieprasījums arī joprojām driftā pēc E36, tad mēs tos aizmugurējos pusrājumus pārbūvējot uz to drift reduktoru. Nevar jau vairāk atrast tos tiltus. Viņi jau vienkārši nav pakaļ tiltu. Tu nevari vienkārši kā tādu atrast detaļu. Vienalga, cik viņš maksā. Viņi nav. Jā. Kur tu ar viņu brauks? Ja tev kaut kas salūzīs. Nu, tad nebrauks tajā brīdī. Tad vairs nebrauks. Bet, tas bija kolekcijas auto. Bet šis ir bet te bija runa. Labākais līdz 10,000. Mēs teiktu, ka E36 ir... Labākais kolekcijas auto līdz 10,000 eiro. Jā. Tā sanāk, jā. Nu, pirms 10-20 gadiem mēs šādi noteikti nebūtu teikuši. Jā. Bet jā, ja jūs tiešām gribat piepildīt savu E36 sapni, negaidiet. Viņi reāli ar katru gadu spētu cenas. Es tiešām gribu kaut kad nopirkt savu E36, spētu cenas. Es teiktu, katru gadu 1 līdz 2,000 eiro labiem eksemplāriem nāk klāt. Bet jāpērk ir M3. Tas ir jau 15-20 tūkstoši eiro. Jā. Bet lētāk nekļūs. Lētāk arī viņi nekļūs. 15-20 tūkstoši M3 tik maz? 20. Okay. Pa 15 amerikāņiem 3 ar to ne M3 dzinēju īsto. Jā, bet tu vari pilnveidot un ielikt īsto dzinēju, un tad tev ir M3 četduru. M3 četduru Eiropā nav. Bija, jā. Bija. Maz, bet bija. Bet, jā, no Amerikas dabūst vismaz, kad ir šasī VBS sākās kaut vai. Jā, tas ir svarīgi. Dzinējs, jau tur viss skaisti. Tā kā rekur 3 varianti, jā, var nopirkt mūsdienīgi B58, var nopirkt M55, var nopirkt M52, jā, pa 10,000 eiro. Super, arī esam izdarīti. Vai arī pa 30, tad viss. Viss 3. Jā, viss 3 tiem tā lētāk. Jā. 90, 2000, 2010 vēl kopā. Lūk, lielisks 3 automašīnas, ko var izvēlēties līdz 10,000. Un mums arī ir, dodoties tālāk, mums arī ir BRC uz vietas, starp citu, es ātri uz sekundīti parādīšu. Kas mums ir? Kaut kas ļoti līdzīgs, ko Toms rādīja, arī N55, 335. Arī ap to pašu budžetu. Tā kā, principā, tiešām tur jebkuru paudzi BMW nopirkt ap 10,000 eiro. Jā, šitas ļoti, starp citu, šitas ir pirmais auto, kas ir, viņam tā piekara un vadāmība ir ļoti izcila salīdzinot E36 un E46. Šitas ir galvasties pārāks, jo es esmu nopircis 325, kas ir ziemas priekiem. Jā. Un tā vadāmība ar viņu ir vienkārši fenomenāla, cik labi viņš iet un tieši kā viņš stūrējās pret tiem iepriekšējiem modeļiem. Kāds ir inženieru leciens tajā vadāmībā. Nevelti mums Baltijas autošosē 325 kauss arī ar E90 paudzes mašīnām. Kas mums arī pēc pagājušā gada ir HGK ir tikus pie autošosēs mašīnas. Jā, paldies Nikolasam un Valdim. Par iespēju Valdim. Es pat nezinu, kuram vairāk teikt paldies. Es domāju, 50-50. Jā. Tā kā jā, redzēsim varbūt arī. Noteikti tā mašīna noteikti būs trasē. Jautājums, kas sēdēs pie stūras, bet laidīsim viņu. Okay. Neturēsim krūmos. Ļoti labi. Runājot par BRC mašīnām, mums, protams, arī ir rubrika BRC nedēļas auto. Un, tas mums ir vēl viena paudze jaunāks BMW, lai gan jā, tas jau ir G sērijas BMW, 4. sērija. Mēs ievadā pieminējām to dizainu, ka šie ir tie, kas mums līdz galam nepatika. Bet tad, kad šis modelis nāca ārā, 2020. gads, es tajā laikā darbojos, strādāju Inchcape'ā tieši BMW, un es piedalījos arī šī modeļa prezentācijā un tam līdzīgi. Un, tolaik bija ļoti negatīvs daudziem domas. Man personīgi likās tas, ka es centos sev pierunāt droši vien tolaik, kad kaut kas savādāks. Jā. Tev algu maksāja par to. Jā, man algu par to maksāja. Es nevarēju domāt slikti par šo dizainu. Es teiktu, ka man liekas, ka viņš grūti atkal atrast vārdus pareizos, bet man liekas, ka viņš ar gadiem kļūst tomēr labāks.
ka viņš paliks kaut kā atmiņā ar to, ka viņš bija viņš ir citādāks. Jā, tas ir tas, ko es teicu, kad viņš ir 5-6 gadus bijis uz ielām, kad no sākuma viņš izraisa pavisam savādākas emocijas nekā tagad, kad tu esi tā kā pieredzis un bieži viņas redzēs. Jā, varbūt arī nemaz nav tik slikti. Jā. Un galu galā, man liekas, ka čaļi aftermarketā jau pacentušies tur. Ir citādāk bumperi pieejami. Jā, to es arī esmu redzējis. Bet Kristaps arī sākumā minēja, principā, ja tu tās nāsas uztaisītu tumšākas, viņas M-versijā nekrīt vispār acīs, jo viņiem nav chroma. Jā, galu galā tu taču sēdi iekšā. Tā ir problēma tie, kas skatās uz tevīm, nevis tavu. Jā, tieši tā. Un nevienmēr vajag atskatīties uz mašīnu, ejot prom no viņas. Tu vari parkoties tā, ka tu ej visu laiku uz aizmugures. Jā. No aizmugures viņa īstenībā ir vizuāli ļoti veiksmīga un smuka. Braukšanas ziņā vispār tur nav nekādi jautājumi. Viņa tā šasija ļoti forši vadās, braucās, kas mums te 20. gada, 2-litrīgs dīzelis, pilnpiedziņa, MPK ap 40,000 eiro. Kā ikdienas auto ļoti fenomenāls. Ja nav nepieciešams, ka aizmugurē kāds bieži sēž, tad kupei noteikti ir pat smukāk nekā sedans, lai gan arī G-sērijas sedans ir diezgan vizuāli baudāms automobīls. Tā kā es teiktu, ka šis noteikti ir smuks. Jā, krāsa arī smuka, tāds tumšs zils. Ļoti understated, tā varētu teikt. Tā kā tas mums ir par BRC nedēļas auto. Noteikti ir vērts atbraukt un apskatīties dzīvē. Jā, viens ir pastīties, kā viņš kamerās, bet dzīvē, kā mēs minējām, viņš diezgan labi izstāsta. Un noslēgumā mums ir pasākuma ceļvedis. Mēs esam baigi aizpļāpājušies un mēs esam tikuši pat pāris stundai pirmo reizi, bet mēģināsim novrapot šo visu kaut kā operatīvi ar pasākumu ceļvedi. Un nākamdēļ Alūksnes apvidū ir rallijs. Droši braucam skatīties. Piektdienas vakarā pirmie dopi, sestdienā viss turpinās. Tajā pašā nedēļas nogalē arī sākās VRC sezona. Monte Carlo beidzās, ne? Jā, viņi nesen pirms mēneša beidzās. Viņiem nav ko vilkt garumā. Cik viņiem ir posms? Viņiem nav nemaz tik traki kā F1. F1 ir 24. Jā. Viņiem ir. Kad 18? Nē, 12, 14. Bet izstieptāk. Izstieptāk, jā. Bet viņiem nav baigi laika daudz atpūsties. Tā kā Monte Carlo VRC arī. 4. piekdienas, sestdienas, svētdienas, viss tur notiekās. Tā kā droši arī var skatīties un sekot tam līdzi. Bet man bija jautājums, ņemot vērā, ka Kristaps ir šeit, un viņš pavadījis daudzus gadus Amerikā un Formula driftā braucot. Un tā skaitā mēs nepieminējām, tur novinēja posmu ar Eurofighter, protams. Kurā trasē tas bija? Atlantā. Man liekas, ka Atlanta vēl ir kalendārā. Jā, vēl aizvien ir, jo viņi ir pamainījuši bišķi kalendāru Formula drift. Bet šogad notiek 2 Long Beachs, Atlanta, Monroe, jeb Seattle, mēs viņu saukt, un Orlando. Plus jaunas trases Indianapolis, Lasvegas un Stafford. Uz kuru no šiem, ja būtu jāizvēlās viens posms, gan varbūt pasākumu ziņā, gan varbūt vienkārši ASV tur dabas un viss ziņā, uz kuru tu ieteiktu aizlidot? Long Beach noteikti Los Angeles. Žēl, ka nav vairāk Irvindale, jo tā pārskatāmība un tā trasa kā tāda un konfigurācija vienkārši bija tā, kad šermuļi iet pār kauliem Long Beachī, vairāk tāda pilsētas trasa, un tagad ir, laikam, beidzamais posms arī, kas ir pat kaut kur pilsētā uztaisīts. Tātad, tas ir Los Angeles, pirmkārt, tur ir forši kā jau Los Angelesā. Atlanta ir viens no iecienītākajiem faniem posms, bet viņš ir laukos ritīgos. Okay. Nav tāda milzīga pilsētas vēl kaut kas. Kā uz Gonku viņi būs ļoti piepildīti, bet ārpus īsti tā kā nebūs ko darīt. Monroe Seattle ir super smuks štats, viņš ir zaļš, viņš ir daba ļoti skaista, tur ir arī visi tie nacionālai parki apkārt. Orlando, Florida, ideāli vispār Disneyland, Miami, okeāns, krokodīli. Visu, ko tur var aiziet un paskatīties. Indianapolis es neesmu laikam bijis. Un, protams, Lasvegas. Ja ir kaut kāds lieka naudiņa, tad viennozīmīgi uz Lasvegas pilsētu, kas nekad neguļ. Jo tos gadus, ko mēs braucām, Lasvegasā gan mums nebija neviens posms, bet bija vienmēr semas izstāde. Un tas ir tā kā 2 nedēļas pēc beidzamā posma, un tad mēs esam laikam uz 2 vai 3 izstādēm bijušas. Tās pirmās bija diezgan tādas trakas. Bija pirmās trakas,
kad nosēdušiem telefoniem bez naudas kaut kā mēs tomēr atrodam to Tikāt viesnīcu. Tur ir daudz un dikti stāsti, bet Lasvegas, jā, tas ir kaut kas tātad, ko es varu ieteikt, Long Beach un Lasvegas laikam būtu vis tādi gan sacensību ziņā, gan vides ziņā, tā, ko var darīt ārpus sacensībām. Vai varbūt pat Long Beach vietā labāk. Es grūti teikt, ka katram štatam ir kaut kāds savs šarms. Tur krājam naudu uz Lasvegas. Krājam naudu uz Lasvegas, jā. Es pat aizbraucu labāk uz Formula Drift uz Lasvegas nekā uz F1. Bet par F1 mēs arī parunāsim kādā no nākamajām epizodēm. Jā, mēs esam bišķiņ pārsnieguši stundu, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka bija ļoti interesants podcasts, ļoti interesanta epizode. Kristaps mums atklāja arī kaut kādas lietas, ko viņš nevienam nekad nav publiski vēl, vai publiski izskanējušas lietas. Tā kā paldies, Kristap, ka atnāci. Jā, paldies. Bija interesanti. Paldies, Tom, ka bija arī ar mums šajā epizodē. Un mēs ar jums, protams, tiksimies atkal jau pēc nedēļas uz epizodi numur 7.